agrā sestdienas cīņa starp Mājnieces Prizmu un viesiem no Lietuvas Elektrēnu Enerģija. Vasiljevs iemeta ripu aiz Enerģija vārtiem. Tur saspēle notiek, Armāns Bērziņš pat labāk metiens pa vārtiem no zilās līnijas pēc Bērziņa piespēles. Šeit gan tiek pavirši kļūdu pieļauta, ļaujot Enerģijai doties pretspēkumā, uzreiz metiens pa vārtiem, un tālu arī nebija, lai būtu atklāts mača rezultāts jau pašā spēles ievadā. Pie ripas gan tika pirmie Prizmas hokeisti. Atkal Kumeļausks, teicam, nostrādā. Tieši viņš ar ripu metiens tos leņķā. Mērķis šo ripu atsit un pēcāk arī piespiež pie ledus. Mūsu ekrānos Kumeļausks. Brahmans ar Apfelbaumu uzbrukumu smailē. Piespēl zilo līniju. Greko meties to zilās līnijas, ripa maina lidojumu virzienu, paliek spēlē vārtī! Izdodās 7. minūtē atklāt maču rezultātu. Šķiet, tas bija Artūrs Apfelbaums. Atkārtojumā gan tūdē redzēsim šo situāciju, bet skaidrs ir tas, ka rezultāts uz tablo mainās. 1-0 Prizmu vadībā. Slīd ārpus zonas, nu jau pa jaunam sāk uzbrukt Enerģija. Kumeļausks uzbrukums smēlē ļoti tehniski spēlētais vienatnē pret Vārtsargu. Skaisti nomaina mērķi, bet kas par meistarstiķi amerikāņu izpildījumā. Augstu gaisā uzlidotā pēc neprecīzas piespēles, bet Jekīmovs teicam atstāja ripu atspēle atpakaļ, kas par epizodi, bet neizdodas pēc Stromberga piespēles likt punktu Jekīmovam šai te epizodē. Un no pie ripas Ilja Grekovs piespēlē viņš priekš to Strautiņam. Strautiņš ieslido pretinieka aizsardzības zonā, piespēl Strombergu. Atstāt tiek ripa metiens pa vārtiem, bet Kirila Vasiljeva raidījums tiek atvērīts. Šis te 18 gadus vecais Prizmas audzēknis. Strombergs uzmeties no zilās līnijas ar iznērto pusi, ne tas spēcīgākais. Tagad iespēja mest pa vārtiem, skaisti cenšas izspēlēt Prizma, bet nekas bīstams galu galā neizdodas. Haralds Stromberga metiens tieši virtū Rokam Selicim. Šeit cenšas arī Kumeļausks izlaisties cauri diviem Prizmas hokeistiem. Viņam tas neizdodas, bet kas neizdodas, viņam izdodas Brahmanim. Brahmaņa piespēle, meties tos leņķi un vārtī! 2-0, kas neizdodas tādam Kumeļauskam, izdodas nevienam citam kā Prizmas kapteinim, Edijam Brahmanim. 9. vārds šo sezonu. 16. rezultāts punkts. Jau pēc apaļām pretnieku vārtiem, tieši Brahmans tagad ar to. Viņš guva komandas otros vārds, izpildu metienu, kolēģis gan bloķē viņam raidīto ripu. Atkal pie Brahmaņa ripu, vēlreiz viņš izpildu šāvienu pa vārtiem, šoreiz atkal Bērziņš atspēlē atpakaļ Brahmanim. Brahmans uz kreiso malu un atkal 2-17 numuru divcīņā viņš piekāpjās. Vēl viena iespēja uzbrukt Enerģijai un tie ir vārtī! Šķiet gan, ka tie nebūs vārdi spēlējot mazākumā, bet kas par šāvienu? Paulis Rumševits, 3. vārds šo sezonu šim aizsargam. Mājnieki. Un turpinās turklāt arī uzbrukums metiens no Vasaleņķa. Šķiet uz brīdi jau, ka Ripa atrada ceļu vārtos, bet Stromberga metiens tomēr lido vārtiem secen. Ripa gan paliek Enerģija aizsardzības zonā. Grekovs meistarīgi to tur notur. Seko vēl viens metiens no zilās līnijas. Ripa atlec vārtu priekšā. Grekovs metiens un vārtī! Tik ātri, cik tika zaudēts šis te 2 vārtu pārsvars, tikpat ātri tas tiek atgūts. Iezītis uzbrukuma smailē, metienu neizpilda. Apsītis, piespēl vārtu priekšā, lielisks moments. Atkārtots mēģinājums apdraudēt Saleca vārdus, gan nesekmīgs. Ieslido tāds Kumeļausks Prizmas aizsardzības zonā un metiens tieši virsū Maršala mērķiem, nekādi neapdraudoti. Turpinās šī izspēle. Brahmaņa piespēle skaisti. Kaspar šķīlienu uz zilās līnijas. Ļoti spēcīgs tas Kristapsīšu izpildījumā. Ne bez grūtībām Salets. Prizma gan neizraidīja pārpus savas aizsardzības zonas. Aivars Benģis uzbrukums smēlē piespēle uz zilo līniju. Seko arī meties no zilās līnijas un vārtī! 1 minūte un 10 sekundes pirms pamatlaika beigām intrigā atgriežas. 2-3 Enerģija atpakaļ spēlē.
šķiet Simons Valjonis. Nebūtu brīnums, ja Mērfijs 2 dienas pēc kārtas nestāvētu un vietā būtu Jānis Sidašs. Tikmēr svarīgs iemetiens Kumeļauskas tajā teorētiski uzvar Rīpa Bursma. Metiens pa vārtiem, vārti! 5 sekundes pēc uzvarēt iemetienu 3-3 uz tablo. Kas notiek Volvo leduskālē? Karolis Krasļiņikovs. 4. vārti šo sezonu uz tablo līdzsvars. Redzēsim, vai kādai no komandām tas nāks par labu. Saprotam, ka enerģija uz emocionālā pacēluma viņa Rumševičs metiens un hetriks un tie ir vārti! Enerģija jau 28. pagarinājuma sekundē sarūktina Prizmu. Un šī vīra sajūtas tiešām liecina par daudz ko.